APA Motors ir viens no lielākajiem auto un moto detaļu vairumtirgotājiem Latvijā, un šobrīd APA Motors ir sācis savu franšīžu attīstību ar partneriem Latvijas reģionos. Tad tā galvenā doma ir tāda, lai partneriem, kas nodarbojas vai plāno nodarboties ar auto detaļu tirdzniecību reģionos, šobrīd nav jāvada noliktavā APA Motors preces programmatūrā, jo skaitās kā starpnieks starp APA Motors un gala patērētāju. Integrācijas rezultātā standartbūks programmatūrā automātiski importējas rēķinu no piegādātāja un izveido preču ierakstus sistēmā. Katru rītu APA Motors nosūta uz standartbūks programmatūru jauno vai atjaunotu informāciju par artikuliem, un liels atvieglojums franšīzes ņēmējiem ir tāds, ka aktuāla informācija ir pieejama katru dienu bez manuālām darbībām. Protams, jāņem vērā, ka lielākoties rezerves daļu tirdzniecībā tiek izmantoti starptautiskie detaļu kodi, kas var ietvert dažādus simbolus, tad šie ražotāju kodi tiek ievietoti kā alternatīvie kodi. Protams, arī atgriežoties pašā sistēmā, aktivizācija ir turpat caur iestatījumu moduli un e-pakalpojumu iestatījumi un citi servisi. Te mēs arī varam izvēlēties un aktivizēt šo te APA Motors integrāciju. Ir zināmas nianses, kas attiecas varbūt uz vairumtirdzniecības vai mazumtirdzniecības klientiem, bet to noteikti varat izlasīt plašāk mūsu palīdzības dienesta rakstā. Un noteikti gribētu akcentēt to, jau pieskārāmies tieši par to alternatīvā kodu izmantošanu, tad varam lieliski redzēt to, ka tad programmatūrā pie specifikācijas alternatīvais kods izveidojas, bet respektīvi programmatūra piešķir tātad šo te artikulu numuru savu. Protams, arī, ja mēs runājam par pašiem piegādātājiem, izmantojot arī APA Motors šos te pakalpojumus, noteikti te arī būs jāņem zināmas nianses, kas attiec tieši uz pašu piegādātāju, ka pie ierēķinu saņemšanas veida ir jābūt atzīmē APA Motors.